skumīgs ir prāts, drūmas domas, ja galvā nāk, tad atceries, ka tu neesi viens, jo ar tevi ir tavs tevi. Pat ja mājās dusmīgs ir kāds, ka pie tevi tu sēdi par daudz, tu zini, tas ir tavs vienīgais draugs, kas ar tevi būs kopā vienmēr. Tie esam mēs, kas tagad ar tevi runā, ir laiks tev vēl galvu ārā no sunā, tāpēc acis turi plaši vaļā, jo nedrīksti tagad palaist to garām. Esi pret mani tu labs, un es būšu tavs lieliskais draugs, vai tu oma, mamma vai puika, esi vai paps. Un ja skolā tev neiet nemaz, vai ja darbā ir uzbļāvis kāds, tad liecies no miera un nekreņķējies, tu jau zini, kā ieslēgt tevi. Nav jau viegli lieliskam būt, to jau visi zina un jūt, tāpēc esi ar mums un tu zini, ka būs arī tev par lielisko kļūt. Tie esam mēs, kas tagad ar tevi runā, ir laiks tev vēl galvu ārā no sunām, tāpēc acis turi plaši vaļā, jo nedrīksti tagad palaist to garām. Esi pret mani tu labs, un es būšu tavs lieliskais draugs, vai tu oma, mamma vai puika, esi vai paps. Iekšā! Eģiņ, es skatos, ka pie jums tur pastā dzīve sākus iet uz augšu. Tā, uz augšu. Nu, esi ticis pie sava transporta līdzekļa? Jā, transporta līdzekļa. Redzi, kamēr man kāja čupā, tikmēr ir jāalgo pārinieks. Tagad mēs esam 2 pasnieki vienā, bet arī ienākumi ir jādala uz 2. Nu, jāmēģina kaut kā izgrozīties. Pagaidī, Raimi, nekusties mierā. Nu, kad tev sakam mierā, laikam būs jāmeklē kaut kāds kreisais darbs. Bet kas te jums te notiek? Eģiņ, redzi, tas ir alumīnijas. Alumīnijas tagad ir zelta vērtē. Paskaties, cik daudz zelta mums mētājas riņķī. Nu, gluži kā Klondaikā, Nu, nav kārtīga saimnieka. Nu, tāpēc mēs ar Baldiņu domājam, ka mēs ar gadiem varētu kļūt par tādiem kā, no alumīnija magnētiem. Magnātiem. Jā, mēs sakam magnātiem, Paskaties, Eģiņ, cik vienā vārdā var būt daudz maģiska spēka. Alumīnijas. Lieliski, Ferdinand, bet kur te jūs to sastrādāto naudu liksit? Aknas ārstēsit vai ko? Nē, mēs viņu noteikti investēsim. Kaut kur mēs noteikti investēsim, jā. Jā, investēsim privāti īpašumā. Skaidrs? Valdiņ, nekad nesaki hop, jā? Dēls, nekad. Nē, man prieks, Ferdinand, ka jūs likteni esat ņēmis savās rokās, jo, kā runā te slimnīcai, kurā strādā jūsu sieva, ir uzradušies saimnieki. Un tagad tur notiks visāda privatizācija un pārtaisīs par viesnīcu. Kā tad tas nākas? Nu, tā arī nākas, jā. Viss iet uz to, ka jūsu sieva atlaidīs no darba un vienīgais iztiks avots jūsu ģimenei būs atkal omīts pensija. Tas ir šausmīgi. Cik tas ir riebīgi. Cik šitie privāti īpašnieki ir riebīgi tiešām. Kur paliek palīdzīga rokas sniegšana? Rūpes par vājāko.
Dzīve vienotā sabiedrībā. Jā, vienota, arī vienota. Mēs ar Raimu esam vienoti, bet vai tāpēc mūsu starpā valda draudzība? Nekā. Salds aprēķins un vairāk absolūti nekas. Tālāk. Tā. Paga, bet ne jau par to ir runa. Es te kaut ko biju atnesis. Te man ir no privatizācijas lietu komisijas. Tas varbūt kaut kas steidzams ir. Jā, steidzami, jā. Jūs tik steidzami gribat tikt izlikts no dzīvokļa. Kurš? Kā, jūs neesat dzirdējis par jaunajiem īpašniekiem? Kā? Mums visu grib atņemt? Visu. Visu grib atņemt? Visu, pilnīgi visu. Kā es te stāvu? Kā visu atņemt? Es tur īsti nezinu, kuram piešķirt, kuram pārdalīt, kuram atņemt. Bet to jūs tieciet paši galā. Tagad, Raimī, aiziet. Ejam. Uz redzīti. Aiziet. Kas tur ir? Valdi. Dēls. No šīs dienas tu mani vari saukt par privātu īpašnieku. Oho! Tas ir manējais Māris Putniņš. Vai jūs nebūtu tik laipns un neatstātu manas tualetes teritoriju? Ko tad tas nozīmē? Kas te notiek? Kā kas? Tā ir manā te un viss. Atvainojiet. Visas sienas un grīda no šejienes līdz pat turienei pieder man. Ko tu neteiksi? Katrā ziņā no vienas sienas līdz otrai sienai tualete ir mana. Un te ir tam atbilstošs papīrs, lūdzu. Tualetes papīrs. Lūdzu, lasi. Ar šo tiek apliecināts, ka vienīgais īpašnieks un tiesiskais tuaļeta mantinieks namā, kas atrodas mazajā ielā 3B, ir Māris Putniņš. Jā, interesanti. Ļoti interesanti. Bet vai tev, draudziņ, ir tāds papīrs, ka tu te tā uzstājies? Zini, man visi papīri ir kārtībā. Lūdzu. No trako mājas. Tu labāk lasi. Ar šo tiek apliecināts, ka vienīgais īpašnieks un tiesīgais gaiteņa mantinieks ir Ferdinands Lieliskais. Tā, ja? Interesanti. To vajadzētu pārbaudīt. Jā, to gan tiešām vajadzētu pārbaudīt. Un tieši tāpēc es tūlīt iešu pie sētnieka. Bet es iešu uz namu pārvaldi. Ja? Nu tad tādā gadījumā es iešu uz privatizācijas aģentūru, ja? Ne, tad ejam kopā. Jā, iesim. Sveiks, Arnold. Sveiks, Arnold.
Vai tu redzi to pašu, ko es? Domāju, ka jā. Tā, šeit viss, ko saredz jūsu acs no augšas un no apakšas, ir mans. Esmu ārdurvju īpašnieks un man ir attiecīgi papīri. Interesanti. Ļoti interesanti. Māri, mums vajadzēs noskaidrot arī attiecībā par ārdurvīm. Ejam. Pa. Jūs, protams, varat lietot ārdurvis, bet par to jums nāksies maksāt. Bet ar ko lai mēs maksājam? Nu, apskatieties, kas jums tur ir kabatā. Pagaidām esmu ar mieru pieņemt arī barterī. Nu, man nav kabatā neviena bartela. Nu, apskatieties, kas jums tur ir. Man ir šķiltavs. Bet tas jau nestrādā. Nu, man ir. Nu, kas tur ir? Man ir alumīnijs. Nu, to tu vari paturēt sev. Nu, man nekā cita nav. Nu, ja nav, tad atbrīvojam privātu īpašumu. Ferdinand, mēs taču tam mūdzim nemaksāsim. Nē, nekādā gadījumā. Nu, kur te jūs liksieties pa gaisu lidosiet? Caur ārdurvīm vien staigāsiet, un man par to jūs maksāsiet. Ne mūžam, nekad! Un manai toaletei tu arī netuvosies. Jā, un pa manu teritoriju arī nestaigās. Es ļoti labi varu tepat staigāt, jo tas ir mans. Pagaidi, es jums teikšu atklāti. Ja jau viņš prasa naudu par to, lai es tiktu no mājas ārā, tad es jums prasīšu naudu arī par toaletes lietošanu. Sapratiet, un tas jums maksās dārgi. Māri, tiešām? Labi, tad es nu jums prasīšu samaksāt par to, ka jūs staigāsiet pa manu gaiteni. Skaidrs? Skaidrs, norunāts. Norunāts, jā. Bet es vaktēšu visu diennakti, lai jūs bez atļaujas neietu manā toaletē. Jā, labi. Un tad es jūs vaktēšu arī, lai jūs nestaigātu pa manu gaiteni. Un tad mēs arī paskatīsimies. Paskatīsimies, kā tu un tava lielā familija nāks uz manu toaleti. Jā, labi. Tad mēs arī paskatīsimies, kā tu tiksi cauri manam gaitenim, lai tu tiktu uz to savu toaleti. Nežēlīgs biznes. Bet es cīnīšos. Es arī cīnīšos. Es arī. Kurien tad nu? Man ir vajadzība, man pa mazajam vajadzētu iekļūt tavā īpašumā. Nu, protams, jūs visi esat laipni gaidīti. Mans fizioloģiskās atslodzes kabinets ir jūsu rīcībā. Nu, bet Valdiņ, ne jau par velti. Kā būtu, ja es atļautu tev pastaigāt pa savu tēva gaiteni, ko? Nē, nu, pa to gaiteni tu staigā pats. Atļāvies atradies. Staigā te visādi naudas nav, bet mūsu mazajam biznesam jāizmirst. Nu, bet man nav naudas. Nu, pasaka, nu, ko man darīt tagad? Nu, tad to pulksteni. Nu, to gan ne. Nu, tad ej kārtojies, kur tu gribi. Iet. Ej, puikiņ, uz kurien tu? Man ir vajadzība. Labi. Šis ir mans īpašums, te jāmaksā. Es vairs nevaru lūdzu, Arnolds, esi cilvēks, nu. Saliec kājas krustā, tu varēsi. Nu, Māri, to es tev nepiedošu. Vai es varētu runāt ar gaiteņa īpašnieku? Diemžēl viņš pašlaik guļ. Kas par lietu? Valdi, vai tu negribi nokļūt manā īpašumā? Nē, kādēļ ar mani viss ir normāli? Nu, bet ja tu
mani palaistu pa gaiteni, tad es tev vēlāk ielaistu tur. Diemžēl es esmu neuzpērkams un ļaunatminīgs. Tev jāmaksā. Bet tu saproti, man ir diareja. Tas labi. Mēs šurp apskatīsimies, ja derēs, varēs iet. Nē, tu man nesaproti, man ir, ātras kājas. Atrads, ar ko lielīties, kas mēs tagad sacensības rīkosim, vai nu? Stulbais puika, kā tu nesaproti, man ir caureja. Redz, caureja ir tavs biznes, bet gaitenis mums. Pagaidi, Valdi! Tu man pieminies! Nu, kas tu esi? Puisīts, meitnīte, ko? Un kas tu mums esi? Paskat, kas tas ir, ko? Liņa, kur mums tā, liņa. Nu, Valdiņ, ko tu teiksi? Tā viņš 6 reizes staigāja, ja? Jā, turp un atpakaļ, šurp un turp. Redzi? Paskaties, dēls, cik daudz var nopelnīt ar to, kā viņš teica? Diareju. Jā, diareja. Mūsu ģimenes barlatāja. Es gribu uz tualeti. Pak. Dodiet atpakaļ, lūdzu. Tā taču ir mirdziņa. Vai, kā man patīk šitā dāma. Valdi. Dod to šurp. Dod šurpu. Tā. To atdod Mārim par tualeti. Atdod to viņam un vairāk nebeidz kā pagājušo reizi. Jā, tiešām, Omīt. Nu, izbeidziet kompromitēt, lūdzu, gaitiņa īpašnieka ģimene, ja? Lieliski vēl ir spējīgi samaksāt par savām darīšanām. Jā. Man sirvis zāģis ratos un pats uz priekšu kratos. Uz mežu malku zāģi. Man sirvis zāģis ratos un pats pa virsu kratos. Uz mežu malku zāģi. Labi, man jātaisās. Mēs ar draugiem šodien iesim uz kino. Aha, tas ir labi. Tādēļ paskaties, cik daudz mēs esam šodien sastrādājuši, ne? Kam tu ņem to lampu? Arnoldam par ārdurvību. Ārdurvību? Tik labu lampu. Nu, labi, bet prasa viņam tad biļeti turp un atpakaļ. Labi? Tu jau zini, kāds viņš ir. Jā, to es zinu gan. Nu, kas tev nepatīk? Nu, apskaties, tā taču ir tikpat kā jauna. Tikko no Valdiņa saņem. Nē, man neatmaksājas. Jūs prasiet dubultīgi. Ferdinands vēl spekulē ar manu diareju. Ko viņš spekulē? Caureju. Maksā ar visādām grabažām. Un sievas māte arī aizbēg no toaletes nesamaksājus. Nevajag man nekādas lampas, neko. Tā kā tūlīt slēgšu toaleti atkal ķēdēs, tā kā viss ballīt beigusies. Jā. Tā, ja? Nu, tad kāpēc tāpā arī vairs nerādies un paliec tev uz mūžu ar savu attēju? Man tavas kāpnes nemaz vairs nevajag. Es jau kopš vakardienas kāpelēju pa logu sanāk lētāk un vispār cilvēks mazliet to. Tā kā dzīvo vien vesels savās kāpnēs un staigā, kur tu gribi. Tā kā liec man mieru, jā. Dzīvo vien vesels, tā esam ciet. Sveiks, Arnold! Vai, man prieks tev redzēt. Nu, kā tev staigājas pa manu gaiteni, ko? Staigā, droši. Man jau patīk, kad staigā. Ko tad toalets īpašnieks? Man tieši tagad vajadzība parādījās neliela. Ferdinand, aizmirst, toalets vairs nav. Kā nav? Kur viņš toaletu pavisam aizslēdzis ir? Jā, toaletu viņš vairs neizīrēšot, jo tavējie šmalcoties, un man kāpņu telpu viņam vienkārši vairs nevajag. Kā nevajag? Jā, viņš tagad kāps laukā pa logu, tā kā tāds mauglis. Pa logu? Nu, tad jau man nekas cits neatliek, kā pavisam slēgt ciet gaiteni. Tā? Nu, jā. Nu, tad kāpņu telpā arī vairs, lai es nevienu neredzētu. Skaidrs? Jā. Karš! Jā,
Karš! 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 Privāti īpašnieki. Paskatīsimies. Ferdinand, prese, būsi slavens. Labdien! Labdien! Atļausiet traucēt, es esmu žurnālists no vakara izdevuma Hroniskie skandāli, un mūsu lasītāju vārdā es gribētu uzdot jums dažus jautājumus. Nu, es nezinu. Nu labi, uzdodiet. Sakiet lūdzu, kā tas ir nācies, ka jums jādzīvo šeit gaitenī? Nu, redziet, es esmu šī gaiteņa īpašnieks, ja? Un tas man dod tiesības šeit atrasties, kad es vien gribu un cik vien ilgi gribu. Piedodiet, bet es tā arī nesapratu, kāpēc tādēļ jums šeit jāguļ. Nu, redziet, mūsu ekonomiskais stāvoklis ir ļoti mainīgs, ja? Un konkurence milzīga, ja? Un kaimiņi ir tik negodīgi. Paskatieties, viņi gatavi kļūt par alpīnistiem, lai tikai nebūtu jāmaksā. Labi, un tas vēl nav viss. Tas nav viss. Jā, ziniet ko, uztaisīsim vienu bildi. Varbūt te pie šī uzsaukuma. Jā. Ja jums vajag balle, izīrējam mūsu halle. Jā, lūdzu. Jā. Tā, smaidiņa. Es neteicu, ko redzējāt? Maukļi gatavie. Vienu mirklītī. Kā lūdzu? Labdien! Es esmu žurnālists no vakara izdevuma Hroniskie skandāli, un man ir uzdots veidot reportāžu par sarežģīto situāciju, kas izveidojusies jūsu mājā. Varbūt jūs gribētu ar mums aprunāties? Nē. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kādēļ esat atteicies no iespējas izmantot kāpņu telpu un gaiteni? Es neko neteikšu. Prese visu sagroza, ir neobjektīva, melo. Es jums pastāstīšu. Labāk, lai Ferdinands pastāstu, kur viņa ģimenīte tās lietiņas kārto. Jā, tieši tā. Cik man zināms, jums ir liekts izmantot šo tualeti. Nu, šī informācija ir konfidenciāla. Es pastāstīšu. Viņš kopā ar dēlu no Jaunceltnes atnesa cauruli. Eģiņ, kas tā par runāšanu? Eģiņ, vispār, kāpēc jūs šeit atrodaties? Un no kurienes korespondents zina, kas šeit notiek? Ko? Kungi, tā būs tikai neliela reportāža. Dodiet šurp savus privatizācijas komisijas papīrus. Uztaisīsim vienu bildi. Ja? Tā, turiet. Tā, ļoti labi. Tā, smaidām. Tā. Paga, bet te taču ir kļūda. Vārds gaitens rakstīts ar D, gaidenis, iela ar J, iela. Un te vispār ir toaļets. To taču rakstījis kāds analfabēts, vai tad tie papīri vispār ir īsti? Kā nav īsti? Tu taču ir zīmoks. Jā. Valsts ģērbonis virs. Ja nav jau kaut kāda tāda. Zīmoks. Mīļie draugi, tas nav zīmoks, bet tas ir tušas nospiedums no pirmskara laika monētām. Kas jums tos dokumentus iedeva? Kā kas? Eģiņš. Mūsu pasniedz. Eģiņ! Māri! Eģiņ!
Nu, tagad Edžiņ atzīsties. Kurš izdomāja šitās muļķības? Nezinu. Kā es varu zināt? Valdi? Viņš nezin. Es uzrakstīju! Man Raimim bija jāsamaksā par vizināšanu, bet tā avīzīt man solīja maksāt par kādu skandalozu informāciju. Un es taču daudz staigāju pa mājām, redzu, dzirdu. Un tad es sapratu, ka lielāks skandālists par jums man neatrast. Un safabricēja tos papīrus. Valdiņš piegriez. Un es saucu reportieri. Intrigants. Skandālists. Nodevējs.